Nossa, esse fāze atkārtoties. Vieta, ko varētu darīt, tas ir atteikties aptvērt koku, izrakstīt vietu, darbojās, arī man liekas, ka paņemt jau mēģinām atpūt iegūmas, nevis kā ķermenis uzstās darbojās pusī. Kājas stabilu. Sajūtam, kā mums iegūmas uzstās un padod. Uzsakoju uz vienu. Labi, pateikt, zīmēt ir. Tas algas tulīt zīmēt. Vai mēs tā mums pašā teikt. Brīnišķīgi radīts, un tieši tad radīts tagad varētu izskatāt sevi. Varam paskatīties. Mēs varam apsēsties taisi. Mēģinām. Mēģinām uz lodzi iznākt. Mēs varam priekšu izskatāt, redzēņus uz priekšu, priekšu. Nepaldīt. Reizē vēl divas.
Bet labi, šādi varam pasteikties. Labi, apsēžamies ērti, aizskan galvu. Labi, tad padarbosimies pie šiem svarīgiem ieguļu pamatiem. Drusku nolaistoties kutītē. Sajūtam, kur mums ir urīna izvada kanāla viņam ir tas piedzināt. Aizstumam. Zinām. Noturam sajūtu. Lēnām. Pēdējo reizi aprincināt, kā līdzkā braukt daudz. Līdz kuram tur jums stāvot sanāk. Vienīgi elpot. Lēnām. Otrajā stāvā. Pirmajā. Pilnīgi. Mazliet pastāvēt. Ļoti. Es nevaru arī atbraucīt, ja prašķi sajūtam. Protams, Protams, mums ir tālāk. Es nevarēju kaut kam tādam. Regulāri atcerēties. Vienu varbūt ieliekot pie leduskapī kādu zīmīti, ko neviens cits nezinās, bet jūs zināt. Atceros, man ir jāmāk. Viņa reizi jau ir taisnēta visu šo. Noturēt. Ceram, ka mums ir tā izdevumu. Un tad, protams, vēl pāri būs to. Problēma. Apsteigsim.
Mēģinām atkal palāpjot. Uz otru. Un atceramies arī slodzi izlaukt. Ļoti varam arī drusciņi paskatīties. Varam arī pleciņus izapņot. Pavisam brīvi. Vēl vienreiz tā. Pamēģinām pieņemt tikai, kas nav ērts, ko to palīdzēt uzņīmāt. Pēdas ir valsts. Tas tāds iegūt izēja ļoti labi. Jums varētu pietapīt. Un man neesam pirks, kā. Tas ir
kurā brīdī varbūt liekas ērts, taču mēs pieraduši daudz sēdēt pie datora. Šādi mums ir arī tādā pozā protams, arī jūs varat cenzēt tādā pozā. Izstāsta ļoti komfortabli. Es nezinu, kā visām, bet tas ir lieliski. Ļoti labi, ka mēs varam pastiet laimi. Lēnām celties, izpildīt un arī sameklēt atklājumus, kādos nekas. Prasās varam palikt cilvēki. Jā, iekārtojumi. Augšējā kāju un apakšējā kāju mēs izrādām. Tā mierīgi, ar mīlestību, vērts, bet bez tādiem jūtiem, sajūtam tās muskuļus. Easy. Un pēdējām. Un tad varam kājas priekšu un atpakaļ tāpat izskatīt. Easy. Un pēdējām. Ļoti cilvēki. Varat salikt abas kājas un apšūt kājas brauktu. Tāpat uz kājas. Cilvēkiem varam apstāvēt apšūt kājas jānā un simbolēt. Viņam. Kājas nevar. Jā. Un reizi. Vēl divas. Un pēdējo reizi. Mēģinām abas kājas drusku pacelt. Un pēdējo.
Ļoti cilvēki varam pateikt kaimus. Cilvēki, mēs varētu drusciņ galvenā. Jā. Reizes divas. Okay. Ļoti ceļāši. Tad mēs apsēžamies sēdus, lēnām varam mierīgi apsēžamies sēdus. Uz kādu. Tad apsēžamies ir to tos, kā iegurni īļaļi, ļoti vakar, kuriem mēs šādi laikam sēžam, uztunies, redīt ar aizpirkā. Protams, jau 30 pāri nedēļas un birīt, ir jau gan labāk šādi ilgi nesēžam, tad birīs var vēl dziļāk. Viens vēl salīdzinoši daudz nedēļas, vai arī jau mazais, jau zināt, es iekārtais kādu ļoti kādu laiku papildus. Mēs apsēžam laiku un padarinām. Protams, fingers apspriežam vien pret otru un to atkal. Paspiežam un atkal. Un atkal es izlāpu. Jūs jau zināt, ka arī ļoti smagāks. Gan ģimēties laikā, kad nav vairāk ļoti mazo. Arī galvenais tā, lai mums arī spētu noturēt rūtas. Ir tā, protams, ka tas vajag arī labs atbalstot kruštus, un arī kruštus. Un pēdīgi. Varam tā kā rociņus sērēt viens otru un pavēlēt viens otru. Un pēdīgi. Būs vajag. Mēs varam arī paskatīties, ka viens kājums beigās, tāpēc bieži tiek daudz vieglāk.
Ļoti labi. Un tad iekārtojamies uz otras sāniņa, atceraties, kur ir jūsu jātas, kur puses tad iekārtojamies uz otras. Tāpat iekārtojamies, kāju paliekam pāri, un atver kājas uz. Tā, dzirdat mani? Jā. Vēl 3 reizītes, vēl 2 un pēdējo reizi. Ļoti labi, un tad varam kājiņu atkal uz priekšu un atpakaļ izkustināt uz priekšu un uz atpakaļ. Uz priekšu un uz atpakaļ. Trīs reizītes, vēl 2 un pēdējo reizi. Ļoti labi. Tagad saliekam kājiņas kopā un augšējā kājiņa braucam riteņiem. Un tad uz otru pusi. Ļoti labi. Izstiepja labas kājas taisnas un apšo kāju lēnām paceļam, nekā nav. Tāpat mierīgus izaug. Trīs reizītes, vēl 2 un pēdējo reizi. Ļoti labi, un tad mēģinām abas kājiņas atcelt. Trīs reizītes, vēl 2 un pēdējo reizi. Ļoti labi, un tad varam pacelt augšējā kājiņas augt un drusku pakustināt, lai viss liekās asentīgi sarkani. Ļoti labi sēkam kājiņas kopā un drusku mēģinām galviņu atcelt. Tad nevajag ļoti daudz, bet tāpēc daži centimetri. Vēl 3 reizītes, vēl 2 un pēdējo reizīti. Ļoti labi, super. Tagad iekārtojamies 4 pozā. Kājas rokas platumā, varam drusciņi pašopoties, sajust, kā mūsu iegunis kustās, kā bebīts ieņem tieši tādu pozu, kā viņam vislabāk patīk. Nokāpt, kur viņš tur uzkāps, varbūt uz nieres vai saites jūtam, ka sāp. Tad šī ir ideāla poza, kas palīdz atkal bebītim iekārtoties labi un arī mammai justies labi. Mēs varam uznest kukumu, apaļ muguri un atpakaļ tājas. Atkal apaļ mugurī. Astes kauls padodās uz priekšu, tuksītas stingras un atpakaļ tājas.
Vēlreiz tāpat uz priekšu. Un apaļ muguri un atpakaļ taisi. Vēl 3 reizītes, vēl 2 un pēdējo reizi. Ļoti labi, ka mēs varam pacelt, ka saliek kāju uz vienu pusīti un galvu uz to pašu pusi un uz otru tāpatās. Vēlreiz uz vienu un uz otru. Vēl 3 reizītes, vēl 2 reizītes un pēdējo reizi uz vienu pusīti un uz otru. Ļoti labi. Un te varam pretējos rociņus un kājiņus pacelt un paturēt. Un nomainīt uz otru. Ļoti labi. Un tad pumpītis starp celīšiem un pastiepiamies uz priekšu. Pastiepiamies pa to sajūtam, kā mums muguriņi brīvi pastiepjas. Un sajūtamies paliekam šeit pozā, tik ilgi, cik ir patīk. Un vingrotības noslēgumā ērti iekārtojamies relaksācijas. Paņemam spilventiņus, kas mums ir tūma. Iekārtojamies uz sāniņa visdrīzāk, kā mums ir ērti. Ja mums vēl nosponžuks, mēs varam uz muguras. Iekārtojamies ļoti ērti, spilventiņi zem galviņas, spilventiņi starp celīšiem, ja mums iegunis ir brīvs. Un sajūtam, kā mūsu ķermenis ir pilnīgi atslābināts. Jo tas ir tas, ko mēs trenējamies priekš dzemdībām. Viens ir pārelpot kontrakcijas, un otrs ir pilnībā atslābināties starp kontrakcijām. Mēs ieelpojam un izelpojam. Ieelpojam un izelpojam. Un sajūtam, kā viss mūsu ķermenis ir pilnīgi brīvs un nesaspringts. Mēs atbrīvojam pēdas muskuļus un sajūtam, kā mūsu pēdiņas kļūst brīvas. Mēs atbrīvojam apakštilpu muskuļus un augštilpu muskuļus. Un sajūtam, kā mūsu kājiņas kļūst pavisam brīvas un it kā pievelkās zemē. Mēs atbrīvojam dubšu muskuļus. Mēs atbrīvojam muguras muskuļus. Mēs atbrīvojam plecus un tie kļūst pavisam brīvi un nesaspringti. Mēs atbrīvojam vēdera muskuļus un sajūtam, kā mūsu puncītes kļūst pavisam brīvas. Mēs atbrīvojam krūšu muskuļus. Mēs atbrīvojam plaukstus, atbrīvojam apakštāvu un augštāvu muskuļus un sajūtam, kā arī rociņas mums kļūst pavisam brīvas.
Mēs atbrīvojam kakla muskuļus. Mēs atbrīvojam visas sejas, mīmikas muskuļus. Mēs atbrīvojam mutes un arī starpens muskuļus, jo tie ir saistīti, mēs atslābinām vienu, tad atslābst arī otru. Un sajūtam, kā viss mūsu ķermenis ir pilnīgi brīvs un nesaspringts. Mēs pateicamies par mūsu ķermeni, kas tik brīnišķīgi radīts, kas ir radīts, lai mēs spētu ieņemt mazuli, kas ir radīts, lai mēs spētu viņu iznēsāt, kas ir radīts, lai mēs spētu viņu mierīgi un dabiski laist pasauli. Mēs pateicamies par mūsu dzemdi, kas ir pirmās mājas mazulīti, par dzemdi, kas arī padodās lielāk, ļaujot maziem augt, par dzemdi, kas viņam arī piegādā visas vajadzīgās barības vielas, par dzemdi, kas arī dzemdībā zinās, kas viņai jādara, vispirms ritmiski savākoties vairs vaļā dzemdes kakliņu, pēc tam arī laidīs mazo pasaulē, par dzemdi, kas mācēs arī piedzemdēt placentu un savilkties atpakaļ. Mēs pateicamies par mūsu nierēm, kas tagad strādā lielu slodzi, filtrējot augļūteņus un aizdot nevajadzīgu. Par mūsu asinsriti, kurā cirkulē daudz vairāk asiņu, gādājot ne tikai par mums, bet arī par mūsu mazu. Mēs pateicamies par katru mūsu ķermeņa šūnu. Mēs pateicamies arī par mūsu mazulīti, kas mums ir dāvāts. Šo mazo brīnumu, kas aug, attīstās un kļūst lielāks ik dienas, kas sadzird mūsu sirdspūkstus, kas sajūt mūsu emocijas, bet pāri visam mūsu beznosacījumu mīlestību. Mēs lūdzam, lai viņš vai viņa aug vesels un stiprs, un mēs spētu viņam dāvāt visu, kas ir nepieciešams. Lūdzam arī par mums pašām, par pilnīgu mieru un paļāvību mūsu sirdī, par to, lai mēs spētu ieklausīties un sajust savu ķermeni, lai mēs spētu ieklausīties un sajust savu mazulīti, gan tagad gaidību laikā, gan vēl vairāk dzemdībās. Lai abi kopā mēs piedzīvot dzemdības kā tādu brīnumskaistu notikumu, ko atcerēties atkal un atkal. Lūdzam arī par to vietu, kur mūsu mazais nāks pasaulē, par to laiku un cilvēkiem, kas būs klāt, lai dzemdības būtu visharmoniskākās gan mūsu mazulīt. Mēs pateicamies arī par mūsu elpu, par elpu, kas ļauj mums arī tagad nomierināties un atslābināties, par elpu, kas vēl vairāk palīdzēs dzemdībās, ļaujot pārelpot kontrakcijas, ļaujot ar elpu virzīties maziem uz priekšu un piekādājot arī skābeklīt katrai mūsu un viņa šūnai. Mēs varam arī iedomāties, kā skābeklīts iet caur mūsu degunu un elpceļiem, tālāk nonāk plaušās. No plaušām tālāk tiek nodots asinsritē. Asinsrite aizrit tālāk līdz pat dzemdei. No dzemdes tiek nodots placentai, no placentas napassaitē, pa napassaitē aizrit tālāk līdz pat mūsu mazajai. Un katru reizi, kad mēs ieelpojam, mazais saņem daudz skābeklīti. Mēs varam sūtīt arī sveicienus savam mazajam. Mēs varam viņu samīļot un paklaudēt un pateikt, cik ļoti mēs viņu mīlam un gaidām. Kad būs dzemdības, tad sagaidīt atkal nākošo kontrakciju, bet tagad mierīgi atgriezties šeit un tagad un priecāties un pateikties par šo brīdi.